Tā, labi, jā, šodien attālināti. Šodien mēs runāsim par kaut kādām klientu piesaistes lietām, par mārketingu, kāds mums bija pieredzes. Un jā, kaut kādā, varbūt tu jau gribi kaut ko ieminēties, kā, pieņemsim, tu atradi savus, esi līdz šim atradis klientus. Nē, es neesmu izmantojis tādu standarta, kā tur kaut kāda Google ads vai Facebook ads vai tur Instagrams vai whatever. Es tagad vienkārši tādu platformas kā, piemēram, to pašu Fiverr, Upwork, kas lietojas, un pēc tam man ir aizgājis tā, ka tā kā vārds no mutes mutē aiziet. Caur referencēm, jā. Jā. Mana pieredze to, ka cilvēks saka, tas nestrādā, tas strādā, tas nestrādā. Un, es teiktu, no manas pieredzes, viss var strādāt. Tīri atkarīgs, kur tu investē savus skills, kur skill tu attīsti. Jā. Es esmu pamēģinājis ļoti daudz. Es neesmu ņēmies ar Facebook reklāmām tik daudz, tāpēc, ka kaut kā nav bijis vajadzība, jo es vienmēr esmu viens pats bijis. Un tur diezgan ierobežots skaits cilvēkiem, ko tu vari strādāt reizē. Es teiktu, ka es esmu pamēģinājis daudz vairāk augstos e-pastus. Es esmu pamēģinājis daudz vairāk. Es teiktu, pašus pirmos klientus atradu caur līdzīgi man kā tev, kad pirms tu taisīji vēl arhitektūras pakalpojumus caur freelancing saitēm, caur Upwork. Upworks man likās viss foršākais tīri, tāpēc, ka tur tu neesi tik atkarīgs no tā SEO. Tu vienkārši, tavs inputs ir tieši korelācija tam, vai dabūt to darbu vai ne. Tur sanāk duši izmaksas lielākas sākumā, jo tu jāieguldā, lai tu varētu ieguldīt tajos konektos, vai kas tur vajadzīgs. Bet tu vismaz tev tikai manuāls, tas klūpis, ko tur vilkt, vai ne? Un tāpēc, es teiktu, ka pirmie klienti man palēm bija no turieniem, tīpaši ASV klienti, kur vienkārši manuāli sūtīja pieteikums. Un man tas unlocks bija pašā sākumā, kur vienkārši kvantitāte. Manuprāt, pašā sākumā es izvilku tīri uz to, ka es sūtīju 10 pieteikumus katru dienu, kas liekas maz vai daudz. Es nezinu, ja tas mēģinājis, tas ir diezgan daudz. Tīpaši, ja tu katru dienu sūti. Vienu dienu izspiest 10 safe, 2 dienas izspiest, jau paliek grūtāk. Ka tu jau kādus 5 dienas no vietas spied ārā tos 10 pieteikumus katru dienu. Tur vienkārši tas jau paliek ļoti grūti. Es tur atceros, ka pirmajās nedēļās tur reāli līdz kaut kādiem vieniem naktī dažreiz paliek nomodā tīri, lai es varētu izspiest tos 10. Bet tad vienā brīdī paliek vienkārši tīri, neiespējami kaut ko nedabūt. Jā. Pat ja nav nekāds track records, vienkārši nereāli neuzvarēt, jo tu aizsūti tik daudz pieteikumus. Tur viņš vienkārši katru dienu stekojās. Un tad vienkārši kaut kas pavarās un sanāk, nezinu, pēc nedēļas, ja tu katru dienu reāli sūti tik daudz pieteikumus, pēc nedēļas tu vienkārši sāk viņi birt iekšā. Un ja tu vēl turpini sūtīt, kamēr tu jau sāc darīt closot, tie, kas sāk krist iekšā, vienkārši rītīgi stekojās. Un es atceros, ka man bija tieši tas scenārijs, kur es sākumā rītīgi agresīvi gāju, vienkārši 10 pieteikumu katru dienu bez nekādām atrunām, nezinu, 7 dienas vajadzēja, un tad vienkārši man sabira daudz vairāk atbildes, nekā es varēju zināt, ko viņam darīt. Jā. Un tur uzreiz jau palika tas vai nu tu ēd, vai nu tu mirsti badā, prikals, kur vai nu tur ir pat daudz, kur nevar, nezinu, ko tu visiem viņam darīt, vai nu tev vispār nav. Un tur vienīgais tas tāds mīnus ir, ka tagad viņi sāk krist iekšā, viņi sāk krist parasti daudz, tāpēc, ka viņš stekojās, skalojās. Un tie bija pirmie klienti. Un pēc tam es aizgāju vairāk uz tiem augstiem e-pastiem, jo tas bija vairāk automātiski, tur nebija jāiegulda darbs. Tu vienkārši sagatavo listi. Visgrūtāk vienkārši atrast kontaktus. Es jau gribēju jautāt, kā tos kontaktus. jā, tur tīpaši par Latvijā, ja tu mēģini dabūt latviešu klientus, tur tik viegli vienkārši iziet cauri visai listei, jo tur vienkārši nav tik daudz. Bet es izmantoju visādas. Es pat vienā brīdī pārdevu tās automatizācijas, kas meklē tos līdz uzņēmumiem. Tur izmantoju servisus, ir tāds Appify, kur cilvēki liek kā skreiperus. Tas ir legāli, nelegāli, grūti pateikt, it kā legāli. Bet te pašā laikā es zinu, ka tām mājaslapām, kuras skreipo, viņam tas nepatīk. Tur tāds iffy moments. Un pat es izmantoju kaut kādas skreiperus no Appify. Dažreiz arī pats kaut ko uztaisu, kad viņš vienkārši manuāli iet cauri Google mājaslapām un meklē kontaktus tur atrod, sagatavo sarakstu. Ir tāds enrichment process, kas ir tas galvenokārt tas, ko es pārdevu pašā sākumā, kur tu pārdod sistēmas automatizācijas, kur viņam rekurs saraksts ar cilvēkiem, saraksts ar uzņēmumiem, tur viņš iet cauri katram uzņēmumam, atrod pa viņu mājaslapu, tad atrod kontaktus no tās mājaslapas, atrod kontaktiem LinkedIn lapas, atrod kontaktiem uzņēmumam pašu mājaslapu, izpēta, saprot, kādi viņiem konkurenti, viss kaut kas. Un tā pirmā ziņa, ko viņam aizsūta, jau ir ritīgi izpētīta. Tas ir prospekts, kas saņem to
pirmo ziņu, uzreiz jūt, ka tu esi kaut ko drušiņu uzmetis aci, lai gan tas viss notiek automatizēti. Bet, forši, ka mākslīgo intelektu vairs nav, ķipa, čau, pirmais vārds, jā, tur tagad jau tu vari uztaisīt tās pirmās ziņas, tā kā rītīgi forši. Tā kā, hei, es redzēju, ka tu nesen piedalījies maratonā, jā, es arī pagājuši, kad biju maratonā, super, gribēju iepazīties, plus, kur es varu palīdzēt ar šito uzņēmumu. Uzreiz vienkārši izceļās. Un šitie bija man pirmie tādi veiksmīgās automatizācijas, ko es pārdevu. Jā. Šis bija labs pasākums. Bet tur jā, Latvijas tirgu bija rītīga limitācija tieši ar to līdz daudzumu. Vienkārši nav tik daudz brutāli. Jā. Tur viņi beidzās. Un tagad viņi beidzās, tad tāds, viņas Latvijā vienkārši tik maza valstī nevar īsti atrast vēl, ja tu ej tā kā globāli, jā, tur ASV īpaši, tur ir tur ir tik daudz viņi tie uzņēmumi. Tur ir nenormāli daudz. Bet tur atkal tas kontrasts ir tas, ka ASV viņi atkal daudz vairāk pieraduši pie tiem augstiem e-pastiem. Jā, Latvijā, ja tu raksti latviešu valodā, viņi bieži vien tā kā tu izcelies drusciņi. Īpaši raksti tādā sakrīgā latviešu valodā. ASV tur vienkārši esi viens no 1000. Tur ir točni tā, ka tu viņi ieslēdz to sistēmu, tu sūti tur 1000 e-pastus dienā, un tad kaut kas tur iekrīt. Latvijā ir foršāk. Es pat teiktu, es sev domāju, kā ir, ja ir tāds neprofesionāli uzrakstīts e-pasts, tad man vairāk ir lielāka iespēja, ka es viņu izlasīšu, ja viņš ir jau reklāma, viņš ir vienkārši tāda, kaut kāds random cilvēks uzrakst man ziņu. Jā. Man bija tieši šī tāda pieeja, kad es rakstīju e-pastus, vienmēr es viņus rakstos tā kā es runātu. Jā. Es tā kā to piemēru iedevu, es to pirmo icebreakeru, to pirmo līniju, ko es ierakstu super. Tā kā es vienmēr mēģināju iztēloties, kad es viņu rakstu tā kā es sēdētu autobusā, vienkārši atrastu viņu LinkedIn profilu un izdomātu uzrakstīt ziņu. Tā, baigi nenopietni. Es viņiem vienkārši uzrakstītu, hei, jā, es redzēju, ka tu, rekursu fakts par tevi, jā, es redzēju, ka tu piedalījies maratonā, es redzēju, ka tev ir sunīts, es redzēju, ka tev uzņēmums nodarbojās šajā industrijā, kurā man ir pieredze tajā un tajā, kaut kā, pirmo līniju. Un tad pēc tam pāris rindiņās, tā kā, hei, es palīdzu šitādiem uzņēmumiem darīt šito un šito, es esmu palīdzējis šitam izdarīt šito, ja interesē, uzraksti, jā, es tev atsūtīšu piemēru, kaut ko tā. Jā. Bet es esmu strādājis, tā kā, šis bija viena no pirmām veiksmīgām automatizācijām, es esmu saskāries šito vairākiem tā kā pieejam, tur bijis gan, es esmu saskāries uzņēmumiem, kuri vispār te filozofiju neseko, kuriem tā kā vajag, lai super profesionāli, super tā kā pareizi. Un ko es pamanīju, ka atkal nav īsti pareizi atbildi. Jo manam gadījumam man strādāja tas, ka es biju tā kā casual, bet tas ir tāpēc, ka tas, ko es arī daru, es tā kā gribu arī, gandrīz vai tu izsijā ārā uzreiz arī tos uzņēmumus, ar kuriem tu gribēji strādāt. Tad es teiktu, tā par to būtu domāt. Jo, ja es rakstu tā kā casual un mierīgi, tad respektīvi tas cilvēks, kas man atbildēs, viņam tā kā patiks tas stils, un viņš ticamāk arī gribēs komunicēt, turpināt tā mierīgi vēsi un neprofesionāli. Savukārt, ja tu raksti tik tā stingri un profesionāli, tad tev arī atbildēs tie uzņēmumi, kas to respektēs. Tā ir tā kā mana filozofija, jo es neteiktu, ka baigi labāk vai sliktāk strādāšu, ja tu esi casual vai tu esi nopietnāks, jo es strādāju, man bija tas ieskats pāris dažādos uzņēmumos, pāris dažādās pieejās, un gan, tā kā strādā gan. Tur ir plusi un mīnusi, jā, varbūt viena stratēģija dabū vairāk atvēršanas, jā, bet tikpat labi tā casual stratēģija dabū vairākas atbildes, kur ir tā kā dusmīgi cilvēki, kur saka, ko tu man čakarēta prātu sūta e-pastu ļoti neprofesionāli, bla. Un tikpat labi tie pirmie e-pasti, kas super profesionāli nedabū tās negatīvās atbildes, varbūt viņi dabū mazāk atvēršanas, bet tie, kas atbild, tie kaut kādi nopietnāki, vai ne? Tur vienkārši balans. Es neteiktu, ka ir pareizā sliktā stratēģija, vienkārši balans tavai industrijai. Un tavam stilam un tam, ko tu gribi sasniegt. Nē, cilvēki var arī tik daudz un dažādi, kas darēs vienam, nedarēs citam. Tam ar vienu tev būs kontakts, ar to otru nebūs kontakts. Tāpēc, kad mēs indeksā strādājām, bija kaut kādi tie cilvēki, kuriem tev labāk patīk runāt, kur labāk atsaucās nekā citi. Tas tikai no cilvēkiem, no vecuma grupām, no dzimuma. Tas tik daudz visādi faktori ir. Un tu jau tā kā tu approacho, tu atsiet tieši to, ko tev vajag, un tas jau, man liekas, arī tas pareizais ir. Pie mums arī tagad, kā mēs ar mājaslapu izstrādājam, un mums bija tāda dilēma, vai likt, ka mājaslapai ir iespējams arī krievu valodā.
Jo it kā mēs abi varam, nu, tā kā ar partneri runāt krievu valodā, bet tad mums bija tāds, bet vai mēs gribam? Jā, Jā, mums jāvada viss projekts krievu valodā, vai ne? Tur nē, tik nē. daudz iespējas arī nesaprasties, tik daudz iespējas, jā, fakti. Nē, mums ir bijuši krievu klienti, un tā kā viss normāli, viss novadījās. Bet, nu jā, tas ir tā kā, tas nav tas mūsu ideālais klients. Jā, Dušāk, jo vienkārši latviski runā. jā, es tev piekrītu. Tur ir tāds arī tas ideālais klients, ko tikko pieminēji. Bet tas ir arī kaut kas tā kā, ko tu, man tāda sajūta, ka tik daudz, ko tu mācies tā kā, nezinu, pa uzņēmēju darbību, vai tu, nezinu, piedalās kaut kādās programmās, un man dažreiz interesanti atskatīties, un es esmu piedalījies visus sādās kaut kādos inkubātoros programmās, uz kaut kur, vai ne? Un tur vienmēr piemin, iztēlojies savu ideālo klientu, vai ne? Vai arī, piemēram, vidusskolā, kad tu taisi savu pirmo ķipu kaut kāds, es nezinu, kā viņi sauc, man šeit smooth, kaut kāds skolēnu mācību uzņēmums, jūs tāds, taisi savu smooth, vai ne? Tur viņi saka, tev vajag vizualizēt savu ideālo klientu. Blin, kad tu tikko sāc, tev ir tā kā nulle nojauta, kas ir tavs ideālais klients. Un tu pat īsti nevari to noskaidrot, līdz tu esi kaut ko tā kā izdarījis. Un tas man vienmēr šķiet ļoti interesanti skatīties. Jo tagad tu esi dabūjis kaut kādus tos repus iekšā, vai ne? Ka tev ir bijis kaut kāda sadarbība ar vienu, ar otru, ar trešo, bet tad īstenībā tu redzi, vai ne? Tad tu saproti, man labāk patīk strādāt šitiem, man nepatīk strādāt šitiem, vai ne? Tā kā es tikko pateicu, man noteikti labāk patīk strādāt ar kaut kādiem tādiem biznesiem, kuri nav tik nopietni, teiksim tā, tāpēc, ka man daudz vieglāk viņiem piedāvāt sistēmas un būt fleksibli. Ja es sazinos ar uzņēmumu, kas ir tāds super korporatīvs, super nopietns, kur visam jābūt ir pēc grāmatas, es nezinu, nepatīk viņiem strādāt, jo es jūtos ierobežots. Bet tu to nesaproti, līdz tu pamēģini kādu to klientu, kurš ir super korporatīvs, super nopietns, kurš neļauj tev vispār izpausties, kuram vajag visu laiku pēc grāmatas. Un saproti, man nepatīk tādu uzņēmumu strādāt. Citam savukārt varbūt tas tieši patiks. Citam varbūt būs tāds, ka super, vai ne, viss ir strukturēts, viss ir pēc grāmatas, vai ne, viss ir paredzams. Un jā, vienkārši interesanti atskatīties uz visu to padomu, kad tev bija pirms tu kaut ko sāki darīt, kur tev iedod vizualizēt savu to klientu. Tu šķiet kā pilnīgs fulfils, kā lai es to izdaru, es nevienam neesmu pārdevis, un tā arī ir. Bet tagad, kad tu esi pārdevis, un domā, būtu tik labi, ja es no paša sākuma būtu zinājis to labo klientu. Būtu tik labi, ja es no paša sākuma būtu jau izvairījies no visiem tiem iebrazieniem. Bet tāds chicken, kā ola un vista situācija, ka tu īsti nevar dabūt vienu bez otru. Jā. Tas ir viens tas novērojums. Es domāju, kāds ir tas mans ideālais klients. Laikam, tas, ka latviski runājošais. Un es tā domāju, man laikam patīk vislabāk ar tādiem jaunākiem cilvēkiem strādāt. Es nezinu, kāpēc. Viņi vairāk viņi tādi atbildīgāki. Viņi, ka vajag sakārtot tos dokumentus. Vecāki cilvēki, kas ir viņi piespiesti sakārtot kaut kādu apstākļu dēļ, parasti nevis tikai viņi vēlās. Nē, ir arī, protams, izņēmumi, ka tiešām viņi paši nāk, ka vajag sakārtot un apzinās, bet tie jaunieši, mūsu vecuma, viņi tāds, ka es gribu, lai viss man kārtībā ir. Tas ir interesanti, ne? Es būtu gadījis otrādāk. Jā, interesants novērojums. Okay. Bet, mans pieredzes, man vecuma ziņā, man ir bijuši, man gan patīk, man ir čau, man patīk gan vecākiem, gan jaunākiem. Man ir bijis labi saskars no abiem. Jo savā ziņā, man arī tajā lietā, ko es daru automatizācijās, tam līdzīgi tie vecākie klienti, kas man ir bijuši, viņi plānā arī saprot, ka viņi neko nerabīja. Vismaz man tā ir trāpies. Tad viņi baigi negrib tur tikai štepslēsties iekšā. Un tas man ir forši. Tad man ir tā brīvība, ka es varu darīt to, ko es zinu, ka vajag. Un man tur neviens nemaisās. Ja tev ir kaut kāds tāds jaunāks pipars, tad viņš parasti ir kompetentāks, tad viņš parasti pats grib tur iebraukties iekšā. Atkal tā kā dubults, vai ne? Jo no vienas puses, kad viņš pats ir iebraucis tajā visā procesā, tad viņš var arī reāli iedot kaut kādu konstruktīvu atbildi. Ja tu pieņemsi viņiem pasaka kādu instrukciju, viņš var reāli izsekot viņiem līdzi un viss strādā. Bet tad atkal notiek tas otrs virziens, ka viņš atkal sāk maisīties dažreiz tā, ka tev tā kā, klientam taisnība un viss tas, bet te tāds, kamā vecīt, es tā taisu, es taisīšu, kā es gribu. Tad jāklās klienti, nav jāklās klienti, un tāds ir dinamika. Kad vecāki klienti, viņi saprot, ka viņi parasti, viņš vienkārši grib, lai strādā, viņi strādātu viss kārtībā. Tāds elements. Bet jā, tev sanāk, tev augstie, nav bijuši tie pieredzi ar augstiem e-pastiem, neko tādu, ne?
Nē. Man Man bija tā kā neliela pieredze, bet tas īsti nebija tikai darba ziņā. Man bija tā, ka es Austrālijā meklēju prakses vietu, un tad es vienkārši CV sūtīju ar augstiem. ok, jā, citā nozīmē augstie. Jā. Bet tas vispār nebija efektīvi. Tā kā es arī nezināju, kā to darīt. Tikai varbūt vispār man profils nobloķējās, vai vēl ko es nezinu, un spamā gāja viss. Bet mēs kaut kā 3000 e-pastus, man liekas, izsūtīju. Ok. Un es dabūju kaut kādus 2 responsus. Jā. Jā. Nu, jā, tur visādas features ir tiem augstiem. Jā, nu, augstie e-pasta parasti, nezinu, cilvēki vai nu to dara maz, vai nu izvairās no tā, tāpēc, ka tur ir tehniskas lietas, kuras jāzina. Tur es piekrītu. Tur vienkārši tīri, lai tu nebanotu tās mājas, nebanotu savus domēnus, lai tu nebanotu e-pastus, par tā visu jāpiedomā. Es esmu redzējis, jā, es tieši tā kā es pirms tam pieminēju, ir daudzi, kuri ļoti skatās skeptiski uz tiem augstiem austrīčiem. Saka, nē, tas nestrādā, tāpēc, ka tur viss krīt spamā un nekas nestrādā. Un tāpat arī cilvēks saka, augstie zvani nestrādā, un tāpat arī cilvēks saka, ka X, Y un Z nestrādā. Un pat ko es vienkārši viss strādā. Viss vienkārši tīri atkarīgs no tā, kur tu izmanto. Viss strādā, katram ir plus, katram ir mīnus. Tā kā brutāli. Un pieņemsim, cilvēki saka, ka reklāmas ir vienīgais veids, kas strādā, bet arī reklāmās jāmaksā nauda, vai ne? Tur reklāmās uzreiz ir liels izmaksas, lai viņas dabūtu ārā. Un tev arī viņas jāfilmē, tev arī viņas taisīt, vai ne? Augstiem e-pastiem gandrīz vai nav izmaksas. Tur reāli varbūt kaut kādiem 100 eiro mēnesī kopā, vai ne? Tur tīri, lai uzturētu tās platformas, kuras izmanto, lai viņas izsūtītu. Un tur nenormāli lēts prieks. Un tāpēc, ka viņš ir tik lēts, jā, tev nebūs tā, ka tu izsūtīsi 1000 e-pastu, tad viens atbildēs. Nu, labi, bet tu palēnām neko nemaksā par tiem 1000 e-pastiem. Tā kā, tur plus un mīnus ir. Bet jā, no manas pieredzes vienkārši viss atkarīgs no tevis paša. Vienkārši vai tu pietiekami daudz laika investē, lai tu būtu labs tajā lietā. Jā. Man liekas, ka dzīvē vispār jebkas var strādāt. Pat par biznesu paņem. Kāds cilvēks izdomāja, ražošu pildspalvas, un viņš uz to pelnīja. Un tas strādāja. Bloknotiņš viņš strādā. Kāds austiņas. Jebko, ko tu iedomājies, tas var strādāt. Vienkārši make it work. Jā, tur daudz vienkārši tāda iztēles problēma un kaut kāda arī limited beliefs problēma. Bet jā, es pieņemsim par vēl autrīšu stratēģijām. Es neesmu es esmu mēģinājis man to reklāmas, bet man nav baigs sanācis tīri tāpēc, ka jā, es kaut kā neesmu pirmkārt investējis vienkārši to laiku, lai es uztaisītu ritīgi labas reklāmas. Pirmkārt. Un otrkārt, tur ir tas aspekts, ka tev vajag budžetu, lai tu izpašot ārā to kampaņu. Un es arī pamanīju, ka tieši priekš manām vajadzībām, kad tu parasti laidi reklāmas, tev vajag, lai tu viņas tā kā turpina visu laiku laist. Lai tev būtu tas efekts. Es zinu vienu čālu, kas sniedz pakalpojumu, viņš taisa Shopify mājaslaps. Viņam sanāk krītīgi labi. Viņš uztaisīja sev digitālu produktu, tādu kursu, par kādiem $400 vai €400 viņš Latvijā pārdod. Un jā, viņš vienkārši laiž reklāmas uz to, un viņš uzliek kaut kādus, tur tiešām mazu summu, kaut kādus tur pāris €100 mēnesī uz tām reklāmām, kas vienkārši strādā tur. Viņš ik pa 2 nedēļām, ik pa mēnesim kaut kur tā nomaina to bildi. Jo tas laikam ir jānomaina ik pa laikam. Jā. Un jā, viņam rītīgi labi tie līdzi nāk. Viņš pirmkārt atpelna visas tās reklāmas no digitālā produkta, no tā kursa, ko viņš uztais. Tur kaut kāds viens čalīts iekrīt mēnesī, kas nopērk to kursu, un tu uzreiz visas reklāmas atsistas, vai ne? Un otra lieta, ko viņš dara, viņš vienkārši zvana visiem tiem kontaktiem, kas tur reģistrējās kaut kur, kādā līdzi magnētā. Es tur nepateikšu. Bet jā, viņam sanāk rītīgi labi. Viņam sanāk pirmkārt tas exposures, ka cilvēki vienkārši atpazīst viņu seju, ka viņi redz viņus tajā feedā. Un jo ilgāk viņš laiž tās reklāmas, jo labāk viņi strādā. Tā kā tur noteikti ir rītīgi labas features, bet atkal tur vienkārši vajag saprast to stratēģiju, vajag investēties, vajag iemācīties taisīt labus tos kreatīvus, un tad viss ir pastīgai. Vai arī tu algo kaut kādu aģentūru, kas izdara to visu priekš tevis, bet tad atkal jāmaksā. Viss atkarīgs no tā, kur tu investējies. Jā, bet es pats neesmu reklāmā nekur veiksmīgi izdarījis. Man tikai vairākas tās aģentūras ir piedāvājušas, bet es arī tikai pagaidām vēl nē. Jo man liekas, man sākumā jāskārt to mājaslapu, lai tas organiskais nāk. Jo tur sakārto, un tev pēc tam nav jāinvestēs. Labi, tev ir upfront jāinvestēs, bet jā. Jā, ka tev esi jādara iekšķāts ir, jā. Un jā, es nebeidzu minēt, bet tavā gadījumā tev vajag visu laiku, lai tas pipelines visu laiku pildās.
ar jauniem cilvēkiem. Beidzās projekts, vajag nākamo. Un manā gadījumā atkal ir tā, ka man ir tie pāris klienti, kas man katru mēnesi, ar kuriem strādāju uz tā retaineri. Un jā, man vienkārši nav tā, ka man konkrēti vajag visu laiku to pipeline atdzīvināt. Jo tur pat ir kaut kāds brīdis, kur man pa daudz ir. Un es esmu apsvērs domas, lai es reklāmas kaut kādu waitlistu pieņemsim, kaut kādu lead magnētu, kas aiziet uz kādu waitlistu. Kur man vienkārši e-mail lists ir. Tas visticamāk kaut ko, ko es izdarīšu. Lai vienkārši krājās tā kā backgroundā kontakti, kuriem es varu rakstīt e-pastus. Bet tur atkal vajag rakstīt tos e-pastus. Tev vajag visu laiku tur uzturēt to ritmiņu, kad tu viņiem raksti to informāciju. Tā kā kaut kādas tur newsletter, ka tu actually jo tu nevari tā kā savākt, pieņemsim 1000 e-pastus un pēc gada uzrakstīt viņiem, hei, čau. Es te piedāvāju opciju viņiem tos, kas tas pa čau? Kurš man raksta? Tur jābūt tā kā drusīgi commitmentam. Un vienkārši es neesmu just to vajadzību, bet tas noteikti kaut kas, kurus investēšos. Jo tā jau arī saka, piemēram, ja kaut kāds līdz iekrīt vai ko tev tā kā maksimāli ātri ir vienkārši tā kā iet respons apakaļ, tā kā, jo nākamajā dienā man ir bijis, ka es reāli kaut kur Instagramā vai tā ir kaut kur aizpildu kaut kādu anketu, man pēc 2 dienām zvana, un man nav nejausmas, par ko iet runa. Jā, tas ir viens no tiem top punktiem, ko arī viss tas Aleks Mauzi ir teicis vairākas reizes, tev vajag minūtē sazināties viņiem. Un tur arī tas droši mīnus, kad es tā kā, kad es laistu līdz reklāmas tagad. Arī tas mīnus, ka tik līdz man viņi jāzvanās. Man jau ir darbs, man jau ir daudz ko darīt. Un man vēl paralēli, es esmu viens cilvēks. Tā kā es būtu vairāk atkal citas storijas, ja es tā kā es kommitotos un algotu cilvēks. Citas storijas, jo tad tas sales cilvēks var operēt to. Bet manā gadījumā, es tā kā esmu locked in, es daru savu lietu, un es strādāju, es negribu tā kā to, nezinu, spriedzi, vai es negribu to atbildību, kad man jāstāsta slēgtam telefonam līdzi. Man jau pietiek, ka e-pasta ienāk, un dažreiz izsit no sliedēm. Tā kā jā, manuprāt, katram savam biznesa tipam, katram tam, tas, kā tu arī savu lifestyle gribi veidot, ir visas tās stratēģijas, viņš visi strādā, tu vienkārši aizvērtē, kas tev piemērots. Es gribēju vēl pieminēt, ka itīgi laba feature ir, ja neviens nesako networking pasākumu. Tu esi bijis kādu, es aizgājis. Es zinu, kas tev piedāvājis to vienu no NJ Media. To, ko piedāvāju, tur es nebiju, bet es biju uz vienu citu. Es biju caur to Latvijas tirniecības rūpniecības kameru. Jā. Kā gāja? Jā, bija diezgan nice. Tā kā, tur tieši biju arī uzņēmēji, un tad es dabūju vienu, kas varbūt tās kaut kad būs klients, un viens man baigi labi lietu ieteica par tiem valsts iepirkumiem, ko es tā kā nezināju vēl. Jā, tas ir forši. Kaut kāda informācija. Es varbūt nedabūju klientu, bet dabūju tikai informāciju, kas arī, man liekas, ļoti vērtīgi. Jā, tas ir kaut kas, kas man, kad es sāku uz viņiem iet, likās ritīgi vērtīga stela. Jo tu iepazīsties cilvēkiem, un dažreiz pat tie nav tavi klienti, ko tu iepazīsti tajā networking pasākumā. Bet tev vienkārši ir tas kontaktu loks. Jā. Un vienu brīdi, pieņemsim, man sanāca ritīgi stilīgi, kā es tev arī pieminēju, kad tu vienkārši atpazīsties cilvēkiem, kas sniedz dažādas pakalpojumus. Un kad tev atnāk klients, potenciāls klients, tu piedāvā to savu lietu, bet tāpēc, ka tu pazīsti cilvēks, kas tā kā dara citas komponentes no līdzīgas sfēras, pieņemsim, es atpazīstos cilvēkiem, kas dara Facebook reklāmas, atpazīstos cilvēkiem, kas dara e-pasta marketingu, kā piemēram, tad es taisu, pieņemsim, to piltuvi, to pa vidu. Tad es atpazīstu klientu, saku, hei, es tev uztaisīju piltuvi, un viņš saka, pat kā es tu dabūšu cilvēkus, viss kārtībā, es pazīstu cilvēku, kas taisa kampaņas. Un tad tu vari salikt kopā tādu foršu kokteili. Es atradu... Man liekas, klientam jau arī forši tas, ka tev atnāk, un tu vari visu ieteikt, viņiem pašam nav atkal jāmeklē. Jā, un tad no referencēm arī tas ir itīgi spēcīgi, ka tev ir tas networks, kad dažreiz tu nevari palīdzēt cilvēkam, pat teici, hei, es zinu cilvēku, kas var, tā kā, un tu nobīdi viņu uz viņu. Un tad tas iet uz visiem virzieniem. Tev ir tie kontakti, tev ir tās draudzības ar citiem pakalpojumiem. Un ja viņi kaut ko nevar izdarīt, tad viņi tev atsūta darbu. Ja tu kaut ko nevar izdarīt, tu viņiem atsūta darbu. Un tur tad vienkārši var veidoties ritīgi tāda forša reference sistēma. Es patītu, kad vienu brīdi man tas ritīgi forši bija ritīgi noderīgi. Vienkārši. Tur pat nav tā, ka es kādam pārdevu no tā networking grupas neko. Bet vienkārši sadarbības ceļā tev iekrīt kāds projekts, dažreiz tu vienkārši sadarbojies ar kādu no tā networking pasākumu un jūs kopīgi realizējat kādu projektu. Superīga štēle un parasti 100% ir tā vērts labs pasākums. Viena lieta, es tev pirms tam pieminēju, kaut kur tuvākajā laikā, es nezinu, varbūt uz augustu man ir plāns tā kā tur paceļot, jo man ir tā iespēja, viss ir attālināt.
Bet viena lieta, ko es domāju, ir cik pieņemsim daudzas iespējas uz to klientu piesaisti druskuļi pazudīs vai mainīsies, vai druskuļi interesanti pavērsīsies, tad, kad es pieņemsim, ja es būšu citā valstī. Es par šo aizdomājos, es domāju, hei, labi, es tagad būšu Itālijā, vai es tagad tur aizbraukšu, nezinu, uz Grieķiju vai uz kādu citu valsti. Un pirmkārt, jā, tur networking pasākumi tur uzreiz būs citādāk. Es nedomāju, ka ir daudzas pilsētas, kurās būtu tā kā starptautiski networking pasākumi. Nu, ir noteikti, jā, loģiski. Bet es varu teikt, ka tas nebūs visās pilsētās. Tas būtu visticamāk tieši lielajās pilsētās. Un es zinu, ka ir pilsētas, kas ir tie hubi, kur būtu, pieņemsim, tādas lietas kā networking pasākumi. Yeah. Un tur atkal būtu cits nianses, kad es uzreiz, ja būšu networking pasākumos, un uzreiz tas viss biznesa aizies ļoti internacionāli. Ja pirms tam man bija tikai, pieņemsim, ASV un Latvija, tad tagad pēkšņi es būšu networking pasākumos, kad Itālijam, un es pieņemsim, ka es tur runāšu citiem, tur digital nomads, ja. Tad tur aizies tas bizness ļoti globāli. Tas ir viena lieta, ko es aizdomājos, kas būs tāda interesanta pieredze. Bet arī no tāda perspektīva, ka jā, ja pieņemsim, es gribu piesaistīt tos savus konkrētos klientus no Latvijas, pieņemsim, arī būs interesants elements, kurš būšu vienā valstī, pēc pieņemsim, man būs jāraksta e-pastu uz citu valsti, kas ir ok, es esmu, pieņemsim, jau rakstījis e-pastu ASV. Man, pieņemsim, būs jālaiž reklāmas Latvijā, kamēr es būšu kaut kādā Itālijā. Tas būs interesanti. Jā, tas būs tāds. Bet tieši par to networkošanos, tas, kas man tā kā visvairāk izcēlās. Ka man būs jāatrisina. Tāda interesanta pieredze būs, man liekas. Rītīgi. Vienīgais, vai tā kā nebūs to jāt zitāļu valodā networking pasākumā. Jā, man būs jāiemācās itāļu valodu. Un tad es braukšu uz citu valstu, man būs jāiemācās tās valsts valodu. Tikai, lai es varētu dabūt biznesu kaut kādu, lai es varētu izdzīvot. Bet nu jā, es tā kā, ir jau tas, ka es esmu piesaistījis klientus no tā paša ASV, vai ne? Caur tiem augstiem e-pastiem es esmu piesaistījis klientus caur to Upwork, vai ne, caur ASV. Tā kā es neesmu uztraucies. Tā kā loģiski, ka es esmu to izdarījis pirms tam jau citā valstī, pilnīgi otrā pasaules galā. Bet jā, es domāju, būs interesanti pieredze, tā kā networkoties ar ritīgi internacionālu tā kā to kontingentu. Tas man rītīgi piesaista. Man interesē, kāda būs. Iedomājieties, tāpēc, ka ir viena lieta, pieņemsim, tu aizies networking pasākumu šeit Latvijā. Un uzreiz tās kontingents, ko tu tur sastopi, viņi ir visi latvieši. Viņiem visiem ir tas latviešu dispozīcija, ne tas latviešu vērtības. Es nezinu, tur tas mentalitāte, jā, tās personības, ne. Un tur tu aizies to tā kā internacionālo networking pasākumu, un tur būs tā kā visi šādi. Ritīgi raibi. Jā, ritīgi raibi. Viņiem būs kaut kas cits kopīgs, jā, viņiem būs kopīgs tas, ka viņi visi ir tā kā digitāli, vai ne? Pieņemsim. Bet jā, būs uzreiz tāds pilnīgi cits tā kā tas cilvēku klāsts un citas vērtības, uzreiz citas vērtības, tad arī būs citāds tie komunikācijas stili, citādi tie nezinu, vērtības, citādas ekspektācijas, citādas problēmas, jā, savā ziņā. Jā, jau principā ir labi tas, ka tikai ir digitāli, ne? Jā, jo tā kā mēs arī pirms tam ierunājāmies tikko, kad tu ar savu to outreach stratēģiju, tu atlasi konkrētu tipu cilvēkiem, tad šeit es atlasītu konkrētu cilvēkus, kas ir digitāli, ne? Un es pēc reiz aizdomājos, kad varbūt manā gadījumā, manā karjerā, manā positioning tā kā stilā, varbūt man tieši vajag ieguldīties, izpētīt un iemācīties, kā taisīt sistēmas un automatizācijas tieši uz šito leņķi, vai ne? Es reiz iedomājos, kā iespējams, ka man ir gudri izpētīt automatizācijas, kas man jau pašam noderēs, vai ne? Automatizācijas, kuras tieši, es vēl to neesmu izpētījis, bet automatizācijas, kuras tieši pielāgojās tam lifestyleam, ka tu esi tā kā tas digitālais nomēds, ka tu esi no dažādām valstīm. Es reiz iedomājos, ka tas var izpildīties tā, ka tai vietā, lai tu turētu lietas uz savu datoru, tu uzreiz turi lietas uz kaut kāda servera. Kas, manuprāt, tam tipiskam cilvēkam vienkārši nebūtu tāda loģiska lieta. Jo viņi labi izmanto savas aplikācijas un visas tam līdzīgas lietas. Tas ir vienmēr uz servera loģiski. Bet vai es varētu izdomāt lietas automatizācijas, kas strādā uz atsevišķu serveri, kas nav tā kā, kas būtu izolēts no tavas kustības. Jā, tu esi kaut kādā, tu esi kustībā, tu esi kaut kādā, tur mežā, jā, bet viņi strādā uz savu serveru, un tāpēc, ka viņi strādā uz serveru, viņi strādā šā vai tā. Bet es neesmu to izpētījis, tas ir tā kā tāda teorija, tur tikpat labi, tur bieži, ko es pamanu, ir, ka tās lietas jau parasti ir atrisinātas kaut kādā veidā,
Vairāk vai mazāk ir tās pašas aplikācijas, kas ir atrašanas. Bet jā, es iedomājos, ka uzreiz interesanti, ja es būšu tajā vidē, kur būs ļoti konkrēts cilvēku tas kontingents, tad man būs jāpielāgojas viņu problēmām. Un viņiem būs problēmas, kas būs saistītas ar to, ka viņi visi ir digitāli, ka viņiem nav bāzes un nav tas, ka viņi kustās daudz, ja viņiem bieži ir offline. Jā, es reiz izdomājos, ka ok, interesanti. Tur tāds atkal tās chicken and egg jautājums, kur, ja mēs pirms tam runājām, ka ar konkrētu veidu piesaist klientu, piesaist stratēģiju, tu piesaist konkrēts klients, tad šajā gadījumā es sevi ielikšu ierobežotā tādā klientu piesaist stratēģijā, kur mums jāpielāgo savus pakalpojumus tai stratēģijai, vai ne? Īstenībā nav jau teicis, ka viņiem būs tāda problēma. Tagad es iztēlojos. Jā, varbūt tās viņiem tieši tās pašas problēmas, ko tu jau līdz šim esi risinājis. Kaut kas tādā ziņā. Jā, pilnīgi piekrīt, es tagad vienkārši spekulēju. Tāpēc arī es saku pētu, vai ne? Bet jā, tur dažreiz ir arī tas aspekts, kad, kā mēs runājām arī pirmajām sākumā, kur tu īsti nesaproti, kā to klientu būs sadarboties, līdz tu darbojies. Un šis ir tas tā kā bagātinājums tā idejai. Kad tu piesaisti tos klientus un tu reāli sapratīsi viņu problēmas tikai tagad, kad viņam runās. Tas pats čalis, ko es pieminēju, kurš taisa to stratēģiju, kur viņš sazinās kurš viņš uztaisīja to digitālo produktu, kurš viņš pārdod. Un tur viņš laiž reklāmas ar digitālu produktu, viņš tur reiz mēnesī kādu pārdod, atmaksā reklāmas, un viņš var visiem tiem klientiem, kas nopērk to kursu, viņš arī var piedāvāt uztaisīt to mājaslapu arī. Jā. Tā kā priekš viņiem. Un viņiem ir tik laba tā loģika šitam, jo tu bieži gribi plānot uz priekšu un iztēloties, ko klients gribēs un uztaisīt savu piedāvājumu balstoties uz to, ko tu iztēlojies, bet viņš ir ļoti disciplinēts tajā ziņā, kad viņš palaiž tās reklāmas, dabūt to sarakstu un vienkārši zvana visiem. Zvanu visiem un vaicā, hei, rekur, es tev uztaisīju kursu, kas tev patika. Un tad klients pasaka, es sagaidīju, ka tu palīdzēsi man vairāk ar šito, bet tu īstenībā tur iedevi šito, tas fulfill. Man ir pietiekami daudz cilvēku šā pasaka, ok, es izlaboju kursu, izlaboju reklāmu, izlaboju piedāvājumu. Viņš tīri balstās uz to, ko cilvēkiem saka. Viņš nemin. Un tas man likās arī tāda spēcīga lieta. Un tas, manuprāt, bieži, ko tu tīpaši sākot, atkarībā no kāda tipa cilvēks. Es zinu, ka es esmu tās cilvēks, kurš grib ritīgi izplānot uz priekšu. Viņš kaut kā grib trāpīt uzreiz mērķī, lai nav pirmo. Tā nekad nesnāk. Un pareizi ir tā, kā tu saki. Sākumā runāt ar tiem cilvēkiem. Un tad tikai saprast, vai viņiem reāli ir citādākas problēmas. Es varu sanākt, ka tu izdari darbu jau tā kā upfront un beigās tagad tas darbs nav vajadzīgs. Tagad es pačakai laikā, un es to visu laiku cīnos. Es to tik daudz cīnos. Kad jā, man ļoti patīk fantazēt uz priekšu un sagatavoties jau iepriekš, pirms es dabūju to reālu info. Un jā, tikpat labi, ka es tagad spekulēju, man pareizāk stratēģija. Vispār vajag izpētīt. Pareizāk stratēģija būtu pameklēt, vai Rīgā ir šī tāds digital nomad, tipa kaut kāds networking pasākums. Jā, vajadzētu pareizāk saprast, pirms es pieņemsim aizbraucu uz to citu valsti, pareizāk būtu, kur pamēģināt atrast, vai Latvijā jau ir kaut kāds networking pasākums. Aiziet ar tiem klientiem, runāt viņiem, potenciāliem klientiem vai potenciālā to kontingentu, runāt viņiem, saprast viņiem, kāda viņiem ir tās problēmas, kamēr viņi ceļo. Tad es aizietu uz to citu valsti, man jau būtu atspērienu punkts. Un alternatīvas ir, nepareizais alternatīvas būtu man tagad sēdēt ar čatiņu kaut ko runāt, viņš tur kaut kādu fantāziju uzbur, es tur investēju kādas pāris dienas, uztaisot kaut kādas sistēmas, kuras nevienam nevajag. Īstenībā, tu jau pats arī būsi tā kā digitāli nomada, tu varēsi sevi izjust, tā kā, kas ir tas, kas tev ir vajadzīgs pašam. Jā, piekrīt. Īstenībā es tagad atcerējos, man telefonā ir viena aplikācija, es tagad nevaru pastīties, bet tev pēc tam var atsūtīt, kur tas ir tieši priekš, kad ceļo pa pasauli, un tu vari uztaisīt tā kā pasākumus, un tad jebkurš var pievienoties tam pasākumam. Viņi parasti gan ir tādi, tā kā tur, hei, aizējam kopā uz bāru, vai aizējam tur paslēpot, vai, whatever, tā kā, more fun. Bet cik pa laikam es redzēju arī tādas, ka, hei, tā kā, vai domājam biznesu vai vēl kaut ko, tā kā, ka tur uztais pasākums. Un jā, tā kā es domāju, tas arī veids, kā var mēģināt atrast, vismaz sākumā. Varbūt tās jau nebūs uzreiz tur 30 cilvēki telpā, bet, hei, varbūt var kāds
4-5 savākt, tas jau ir tā kā, un tie būs tādi tā kā ieinteresēti cilvēki, kas grib to darīt un komunicēt. Tā kā. Es tev pilnīgi piekrītu. Un, manuprāt, kas ir spēcīgi, ja tev tieši to networking pieeja, kā tu pamani, tev šķiet, ka tu saties kaut kādu 1-2 cilvēkus, kas nav tā kā daudz, bet, ja tu parēķini uz priekšu, ja tev ir kontakts ar 10 cilvēkiem, katram no tiem 10 cilvēkiem arī ir kontakts ar 10 cilvēkiem. Labi, viņi varbūt pārklājās tur, jā, respektīvi, tā kā, jo tu vairāk tā kā paplašini to savu to krastu, jā, jo tu vairāk iespējas. Un tev šķiet, ka tu uzsācies pasākumā 4 cilvēkiem, ka baigi maz, vai ne? Bet pēc tam nākamajā pasākumā tev ir 3 citi cilvēki, jā? Vai tagad jau tev ir 7 cilvēki. Katram no tiem 7 cilvēkiem ir savi kontakti. Un šitā jūs dzīvojat, neturkojaties, jums ir kontakti, tad visiem ir kaut kāda kontakta. Un tad, respektīvi, vienam no tiem cilvēkiem pēkšņi ir situācija, kur viņiem kāds vaicā pakalpojumu, ko tu vari sniegt. Kam ir žurnālistam, ko viņš pazīst, bam, ir viss. Jo arī, es nezinu, kā tev, bet ļoti bieži. Jo, labi, mēs runājam par augstiem epistēm, mēs runājam par reklāmām. Bet 90% no situācijām, kad tu kaut kādu meklē, kaut kādu atrisinājumu, kam tu vaicājas, tam, ko tu pazīst. Tikko par to aplikāciju, ja? Mēs runājam. Vienkārši, man ir problēma, kur es gribu sapazīties cilvēkiem. Tu man iesaki kaut ko. Es uzreiz viņam nolādēšu tā aplikāciju. Tīri caur mouth. Manuprāt, lielākā daļa no izvēlēm, pirkumiem vai sadarbībām tieši iziet no mouth to mouth. Es domāju, ka pat netik daudz cilvēki proporcionāli tiek līdz tām reklāmām. Vai vēl viens piemērs, kad tu man stāstīji, ka tu meklēji darbinieks un tu ieliki savus sludinājumus. Arī, manuprāt, statistiski daudz biežāk notiek tā, ka tu, pieņemsim, LinkedInā vienkārši ieliec postu. Hei, es meklēju darbinieku. Un tad cilvēki, kas jau ir tavā LinkedIn networkā, viņi redzēs to postu, viņi tev ieteiks un viss, tev done deal. Tur nav nekāds tas baigais interviju process vai nekas tāds. Tev vienkārši pazīstamie iesaka cilvēkus. Tāpēc, ka tas pazīstamais ir viņi ieteicis, tu viņam uzticies vairāk un tu viņu nolgo ātrāk. Tur statistiski, manuprāt, es nevaru kvotot to, es neesmu to redzējis, es vienkārši kaut kur lasīju rakstu. Bet, manuprāt, lielākā daļa no algojumiem, lielākā daļa no darbinieku pieņemšanām, tīpaši mazākos uzņēmumos, notiek tīri caur paziņām. Šeit tas pats princips, manuprāt. Jā, varētu būt. Man jau arī tagad ļoti liela daļa klientu nāk tieši no mutes mutē, vai tie paši klienti ieteikts kaimiņam, vai viņi atgriežās vēlreiz. Un īstenībā mēs tā padomājam par skaitu. Mēs tikai runājam, ka 4 cilvēki tur būtu. Teiksim, cik tev tagad ir aktīvu klientu? Man šobrīd 3 tādi full retaineri, un tad kaut kādi mazie projekti, kas tur nāk iekšā ārā. Nu jā, ka tagad būtu, piemēram, satikt 4, un visi tie 4 ir labi prospekti, visiem viņiem vajag automatizācijas. Tas jau ir tikai double, ziņā, vienkārši, vai tie īstie cilvēki, protams, pie lielākas auditorijas varbūt tās lielāka iespējamība, bet tur arī kā tu nevari tik personīgi ar viņiem to komunikāciju veidot. Taisnība. Un man arī, es biju tajā networking pasākumā, un nebija tā, ka es pilnīgi ar katru parunāju. Es tikai pāris cilvēkiem parunāju. Kā jēga no tāda milzīgā daudzuma cilvēku, ja tāpat tikai dažiem parunā. Jā, jo tev ir tikai tik daudz laika, cik tev ir, lai runātu. Izveidot saikni. Un tu jau arī no tie īsajā networking pasākumā, tu jau nevari to cilvēku biznesu izprast tā kā iekšā ārā. Un tu tajā īsajā sarunā pat bieži vien nevar noplīt kaut kādu problēmu, kas viņiem ir, ko tu vari atrisināt, tu vienkārši nezini par viņu. Jā, tu vari uzzināt tikai vēlāk. Viena lieta, ko es gribu pavaicāt, vai tev jau ir kaut kādā, pieredze bijusi ar to referenču vai kontaktu, to uzturēšanu? Piemēram, tagad tev ir bijis veiksmīgs projekts, vai tu jau esi domājis, kaut kādas sistēmas vai kaut kādas procesus, kuros tu dabū tās references, uz ko nākamajiem projektiem, vai arī, piemēram, nākamais, ja tev ir bijuši tas katalogs ar iepriekšējiem klientiem, vai tu jau esi domājis, kā uzturēt tās attiecības, tos kontaktus, lai viņi turpina tev, nest references? Nē, es neko tādu neesmu nedomājis, neskatījies, jo parasti, pieņemsim, klientam ir māja, un viņam ir viena māja, nav tā, ka viņam ir tikai vēl 10 mājas, kurām vajadzētu kaut kādas pārbūves, un to vai viņš iesaka kaimiņam, es nezinu, kā es viņu tur varētu motivēt kaut kādu. Maksāt viņam par to, ka viņš iesaka
Man liekas, tā dīvaini. Ja viņš likās, ka bija labs, tu izdari maksimāli kvalitīvi, maksimāli ātri, un tad jau viņš pats tā kā tev dabīgi ieteiks. Jā, un kāpēc es vaicāju vienkārši tīri, tāpēc, ka es to pats neesmu arī attīstījis sev. Bet es vienkārši novēroju, ka tirgu, manuprāt, tā varētu būt tāda niša, ko Latvijā, manuprāt, tīpaši tie mazākie uzņēmumi vienkārši nav vēl noķēruši. Jo es, piemēram, skatos ASV, pa lielam, arī tiem uzņēmumiem, kurus loģiski es redzu, tie ir lielāki uzņēmumi, vai ne? Make sense pēc tāda survivorship principa. Bet jo tu ej uz lielāku uzņēmumu, jo vairāk viņi, pieņemsim, izmanto tādas lietas kā e-pasta, kā ilgtermiņa e-pasta mārketingus. Es esmu pamanījis, ka Latvijā priekš it īpaši pakalpojumu sniedzējiem vienkārši nav. Tā kā neviens netaisa e-pasta mārketingu. E-komercija ļoti daudz e-pasta mārketingu dara loģiski, vai ne? Jo viņi gan arī dzīvo no tā, ka tev klients atnāk un nopērk otrais to produktu, vai ne? Bet pakalpojums sniedzējiem, tā kā tu saki, kur ir tas scenārijs, kur mums šķiet, ka kur mēs viņam uztaisām to projektu, viņam nevajadzēs tur atkal un atkal to projektu. Viņš uztaisīja reizi, viņš ir gatavs un viss. Bet tomēr ir loģiski, ka varbūt tagad viņam nevajag vēl māju, bet pēc 10 gadiem varbūt vajag, pēc 3 gadiem varbūt vajag, vai ne? Varbūt pēc gada vajag. Varbūt pēc 3 mēnešiem viņam atnāk tur radinieks, kuram vajag. Un, ja pēc 3 mēnešiem varbūt tu vēl svaigi atmiņā, vai ne, tu viņam uzreiz vari man pazīstams rakstīt, vai kurus var salā kopā. Pēc gada viņš jau tev neatcerēsies vairāk. Pēc 2 gadiem vispār neatcerēsies. Un tāpēc arī es esmu ievērojis, ka tiem lielākiem uzņēmumiem, īpaši, kad skaties kaut kādus ārvalstu piemērus, viņiem visiem ir arī e-pasta mārketings, tā kā ongoing, kas tā kā viņiem tev sūta, tu viņam projektē māju, tu turpini sūtīt kaut kādus tipus pa māju, tur apkopi. Un tad ilgtermiņā tu paliec atmiņā viņiem. Okay, es sapratu. Un tāpēc es to izcēlu, jo es zinu, ka es vienkārši neesmu atradis īstenībā vienu tādu pakalpojumu sniedzēju, kas Latvijā to dara. Un vienkārši grūti interesanti saprast, kāpēc. Vai vienkārši tas tā kā nav aizgājis, vai tas nav prikals, vai tas tieši nav. Es pieņemu, ka ir cilvēki, kas to dara. Es vienkārši domāju, ka tas nav tik trendīgi, tāpēc, ka no tiem cilvēkiem, kuriem es esmu netvorkojies, īsti tas nav lieta. Un es zinu, ka man arī tas nav. Un man arī nav tā ilgtermiņa klientu management sistēma, kur es viņiem iečukojos, un vairāk cilvēku, kuriem es esmu kontaktējies, kuri varbūt tajā laikā nebija klienti. Es turpinātu viņiem rakstīt ziņas, paļabām līdz tagad jau varbūt būtu atradis kaut kā sadarboties. Es vienkārši vienreiz pamēģināju, nesanācu, un tad pa viņu aizmirsu. Tā viss ir tā kā klientu management sistēma, CRM, tas viss ir CRM princips, kur es pat dažreiz cilvēkiem palīdzu uzbūvēt. Es pats neizmantoju. Tas sūdīgi praksa. Nē, īstenībā tu tagad tā pateici, tā nav slikta ideja, ko pamēģināt tagad. Jā, viņas tā kā tos klientus vienkārši iemest e-mail listā, un ik pa 2 nedēļām aizsūtīju kaut kādu ziņu, aizsūtīju kaut kādu e-pastu. Vienkārši, lai uzturētu to listu dzīvi. Tā kā nebūs tā, ka viņš tur baigi atmaksāsies uzreiz uz sekundi, Jā. Bet vienkārši, tevi atcerēsies. Tieši tā, jā. Ilgtermiņā tāda laba stratēģija varētu būt. Jā, un tad, respektīvi, iedomājies, tev krāj to listu ar tiem cilvēkiem, tām potenciālām referencēm, vai ne? Jā. Un tev paiet kaut kāds tur periods, vai ne? Tu jau esi attīstījies, jums jau tur vairāk tie darbinieki, vai ne? Un tev kaut kāds lēnais mēnesis, kur tev vajag atrast papildus darbu. Tev ir tik easy, bez maksas kanāls, kam tu visiem tiem e-pastiem var uzstīt, hei, mums tieši šobrīd meklējam 2 jaunus projektus, šāds piedāvājums, ja pazīstat kādu, kam interesē, padod ziņu. Un ja tev ir pietiekami ilgi šis lists jau kačāts, vai ne? Tad tev ir tik easy avots, kā dabūt klientus. Un tāpēc arī es pirms tam ieminējos, ka viens no manām stratēģijām būs mēģināt uzturēt to waitlist, jo man ir tā, ka man viņus nevajag visu laiku. Bet es domāju, varbūt uztaisīt kaut kādu tādu mazo e-pasta kursiņu, vai ne, kaut kādu lead magnētu un palaist reklāmas uz to kaut kādas, mazām summām. Vienkārši, lai viņas tur backgroundā krājās, lai man krājās e-pasta lists. Uzturēt to habitu, lai es rakstītu tos e-pastiņus katru nedēļu vai katras 2 nedēļas. Un vienkārši taisīt tā kā eksperimenti ilgtermiņā, vai ne? Kad vienu brīdi, kad man vajadzēs tos klientus, es rakstīšu tam listam e-pastu, hei, es meklēju tik un tik klientus. Es meklēju tādu jaunu klientu šitai sistēmai. Jā, redzēt, cik atsauksies. Jā. Nē, šis pēdējais, ko pateici, man patīk, ka to varētu tiešām izmēģināt, vai
Jā. Tāda forša lieta. Es jau īstenībā tagad, piemēram, plānoju izmēģināt to ar pastu. Tā kā reāli paskatīties, ka metā ir reklāma. Kā ies, jo tas man liekas tik loģiski manai sfērai, jo tagad ķerga to īpašumu īpašnieks. Jā. Kā vēl netiešāk, ja iemest literāli paskatīt. Tas ir gudri, tā ir labi piešķirt. Jā, mēs varējām arī parunāt par kaut kādām tādām piesaistes metodēm. Jo bija sen atpakaļ mums viena ideja, kur mēs gribējām, tīri pa vasaru haltūru, tad mēs mums vajadzēja daudz vairāk to outreach taisīt. Bet bija viens prikals, kur mēs gribējām pa vasarām vienkārši palīdzēt mājas īpašniekiem tīrīt miskastes, jo viņas vasarā baigas sasmirt. Viens viņas baigi netīra, dažreiz ir, protams, tie miskastnieki, atkritumi, tie izvedotāji, kas sniedz pakalpojumu, ka viņi iztīra tās miskastes cik pa laikam. Bet tas nemaz nav tik populāra lieta, cik es sapratu no manas ierobežotās tirgus izpētes. Un jā, tad mēs pamēģinājām izkopēt flyerus un brutāli iet pie misijām likt. Tad mēs ielikām kaut kādas, laikam, nebija daudz, kaut kādi pāris simti, manuprāt. Bet jā, ir arī tādas piesaistes metodas, ka tu brutāli manuāli ej liest tos flyers. Un es redzēju, tik stilīgas piesaistes metodas. Es redzēju to augstās kūkas. Jā, es tikai tur literāli kūka aizsūtīju uzņēmumu. Jā, un kūka, un tur brutāli tās kūkas, tur DM uzrakstu vai kaut kas tāds tur bija, vai to e-pastu, tas kā kaut email izdruka ārā uz kūkas un aizsūti. Bet tas ir next level, un es un man likās, tās metodas ir tik stilīgas, viņas ir tik labas, manuprāt, jo viņas ir tik personalizētas. Kad tu saņem to kūku, to tāds, that's for me, vai ne? Tas ir ļoti, ļoti glaimojoši priekš uzņēmumu noteikti. Bet tur atkal ir tas, ka tev jābūt rītīgi skaidrai bildei, kam tu to sūti. Tev jābūt, tā kā mēs pirms tam runājām, tev tiešām jāsaprot, ar kādu uzņēmumu tu gribi sadarboties. Tev ir jābūt pārliecībai, ka tas uzņēmuma vērtība, ar ko tu sadarbojies, tas kopējais klientu vērtība ir liela. Tu negribēji taisīt kūku, ja tas nopelna pāris eiro. Tev jāpārliecinās, ka tas, ar ko tu sadarbojies, ir worth. Ir vērts, lai tai manuālai piesaistēji. Tagad pat kūkām aizgāju runa, es arī iedomājos. Latvijā kaut kāda uzņēmuma jau arī savā ziņā uztur to kontaktu, piemēram, uz kaut kādiem uzņēmuma dzimšandienām dāvina kaut kādas dāvanas, vai uz Jāņiem tur kaut kāda kaste ar kaut kādiem merču un līgo lietām. Tā kā kaut kādā ziņā kaut kāds citas kontakts un uztur. Tas ir tik labi, manuprāt. Tas ir labi. Man arī viens partneris ir, kas man daudz klients, sadarbības uzņēmums, kas daudz klients ir piesaistījis, ka viņam arī mūs tagad jāņem, ja es domāju, kaut ko jāuzdāvina. Vajag, jā. Es pat arī aizdomājos, ka es tur rītīgi slinkojos. Tas ir kaut kas, kas man pašam arī vienkārši personiskā dzīvē nekas nesanāk. Man tiešām uzturēt attiecības tādas nav viegli. Tāpēc vajag man arī kaut kāda CRM sistēma arī dzīvē, lai es varu atcerēties, kur apsveikt dzimšanas dienā, jo es drausmīgi aizmirstu, ko apsveikt dzimšanas dienā. Un ir pat tā, ka mana ģimene bija rītīgi pieradusi pie tā, ka es vienkārši neapsveicu. Tāpēc, ka tas ir ļaunis, ka es nezinu, es neatceros, es nepiefiksēju, vai ne? Nav tā, ka es speciāli viņus ignorēju, ja es zinu, ka viņam dzimšanas dienas, es vienkārši viņus neapsveicu. Es vienkārši neatceros. Jā, un tad man baigi labi, ka man tagad meitene viņa atcerās, un tad viņa visu laiku man atgādina. Pašam nesanāk, jā, tas ir labi. Un tādā ziņā ir nice, ja pieņemsim tev uzņēmumā ir kāds cilvēks, kur tas uzdevums ir atcerēties. Es zinu, ka pieņemsim Gary Vee. Zini tādu Gary Vee? Nē. Ir tāds influencer tipiņš, viņš taisa viņam savu marketinga aģentūru, man šķiet, vai digitāla aģentūra kaut kas tāds, viņa taisa man šķiet saturu. Viņš tāds viens no tiem lielajiem interneta, tiem hustle bros, tiem influenceriem, sauksim viņam tā, viņam daudz uzņēmumu un visu kaut ko viņš dara. Un jā, viņiem ir vesela pozīcija, kuru vienīgais uzdevums ir regulāri lidot apkārt uz citādiem sadarbības partneriem un vienkārši vest viņus uz vakariņām. Wow. Jā, tā kā Gary Vee vārdā. Viņš vienkārši ved viņus uz vakariņām, un tas cilvēks vaicā, ko mēs jums varam palīdzēt vēl. Kādas jūsu problēmas šobrīd? Pat klientiem vai bijušiem klientiem nav svarīgi vienkārši ar kādiem kontaktiem, tā kā CRM sistēmā.
vienkārši uzņēmumiem, kas ir vienkārši pie viņiem lido, vienkārši vaicā, hei, kā mēs jums varam palīdzēt. Un tā lieta tāda, ka viņš vajadzēja, kā var palīdzēt, nevis tā, ka ķipa, pa maksu, bet brutāli brīvu. Tā kā, vienkārši kā mēs jums varam sniegt tā kā brīvu vērtību, teiksim tā. Un viņa vienīgais uzdevums ir, tā kā, sakontaktēties ar cilvēkiem, uzzināt, kādas viņiem problēmas, un tad Gary Vee vārdā izdomāt, vai tā kā tas Vayner Media vai kas viņiem tas uzņēmums var tā kā atļauties viņiem vienkārši bez maksas palīdzēt. Un tā viņš vienkārši kačā karmu. Un tā karma visu laiku atmaksājās. Tā viņa tā pieeja ir, ka viņš tā kā ritīgi tic tai cilvēkiem, viņš tic tam kontaktam tam cilvēkiem. Viņš vienkārši dod, un tad viņš tā kā zina, ka tā karma kaut kādā tāks apakaļ, kad vienkārši vajag savu referenci, vajag kaut kādu ritīgi lielu dealu, kaut kā tur atmaksāsies. Bet viņam atsevišķi cilvēks, kur vienīgais uzdevums vienkārši tā kā lidot apkārt pasauli un tā kā personiski iet cilvēkiem, paspiest roku, hei, apsveic, kad tev 10 gadu jubileja uzņēmumam, es tev gribu aizvest pakriņās, un viņš viņiem runā, uzzina, vai ir viņiem kaut kādas problēmas, ar ko var bez maksas palīdzēt, ja var, tad palīdzi, nē, tad tālāk. Tā kā, jā. Jā, surē. Tā kā individuāli, tas, ka tas ir unique, tas nav tā kā jau tā kā, ka man 10. cilvēks šodien aicina uz vakariņām, tā kā, ja tas būtu tāds mainstream, tad jau arī tev būtu tāds, whatever, bet tas ir unique, tā kā. Tur arī, manuprāt, tas dusmīgi arī kā kurā industrijā. Es zinu, ka šajās visās finanšu industrijās, tajos hedge fundos, visur tur tā ir tā kā laba praksa, kad viņi visi tev vaina un daino, ka viņi tev tā piesaist, ka viņi tev dāvans un tam līdzīgi. Tur tā ir, es izklausos dusmīgi čūskīgi, ne? Tā. Bet jā, kas tam... Bet tā personiskā pieeja, kāpēc es to izcēlu, bija, manuprāt, ir rītīga liela vērtība. Kur, es nezinu, kā es to implementēšu savā uzņēmumā, jo vienkārši es joprojām gribu palikt kā viens cilvēks. Es par šo domāju, bet es gribu turēties pie tāda one-man operation. Un tur vienkārši tu esi ierobežots, cik tu esi ierobežots. Bet tā kā flip side, ja es esmu tā viena cilvēka operācija, man daudz vērtīgāk ir tā kā kvalitāte pāri kvantitī. Varbūt man pat ir gudrāk tā kā uzturēt ritīgi labas attiecības ar mazāku cipariem ar tiem tur, un kačā to karmu un kačā tās references, lai vairāk vilkt uz tādiem maz ritīgiem, vērtīgiem projektiem, nekā uz kaut kādu kvantitāti, scale. Un ko es gribu izcelt vienkārši mūsdienās visiem mākslīgiem intelektiem, tas personiskais kontakts, kad tu reāli aizies cilvēku vakariņās, tas, manuprāt, paliks, sāks vairāk un vairāk atmirt. Jo cilvēki jau, kā es tev stāstīju sākumā, kurš es ir pietiekami jau, es pats investēju šajā, nezinu, sauksim par problēmu vai ēras maiņā, vai ne, kur tagad tie augstie ēpaši, kas tiek sūtīti, ir kvalitatīvāki un kvalitīvāki, personalizētāki, vai ne. Tas info, kā tu uztaisi tās personalizācijas, ir vairāk un vairāk balstīts uz kaut kādiem sociālajiem mēdījiem. Un jā, tas tā kā paliek tāds atmaskāts, bet tāds atkačāts tirgus. Cilvēki vairāk pieradīs, viņi vairāk sapratīs, ka visi tie ēpaši nāk ir pusē mākslīgā intelekts, un viņiem beigsies tā vēlme uz viņiem atsaukties. Un tad atkal tas, ka tu atsūti to reāli kūku, to fizisko lietu, vai atsūti to vēstuli, kā tu teici, fizisku lietu, vai reāli aiziet to cilvēku satiec dzīvē, paspēj viņam roku aizved viņas vakariņām, vai viņiem atsūti kaut kā tādu taustām lietu. Viņam veltu reālu laiku. Tas ir reiz tā vērtība tādai attiecību būvēšanai. Mums īstenībā arī bija tikai ideja, ko mēs neesam izdarījuši, bet projekts, ko mēs pabeidzam, paņemt viņus iesiet, reāli uztaisīt grāmatu, kaut kāds ādu vākos vai kaut kā tādu, un ka viņiem ir tas projekts uz rokas, un tur ir viss mūsu informācija, un viņiem tāds, wow, tagad attāju draugu parādīt, ka man ir, vai, tāda profesionāli ka tev vēl paliek kaut kāds fiziski, Tas ir labi. To mēs esam jā. Tieši nesen es cilāju kaut kādas mantas, kārtu istabas cilāju kaut kādas mantas, es laiku atceros, kaut kādas mazas lietiņas, ko es reiz redzu to lietu, un atmiņa ir par kaut kādu konkrētu situāciju. Tas nav īsti par pakalpojumu, kuriem es esmu bijis klients. Bet tas ir par dzīvi vienkārši. Un es domāju, ka tas pats, kā tu saki, ja tu smuki iesēji to projektu, kaut kādā vienā brīdī viņš kārto māju, un viņš tur projektu, viņš atcerās par jums, viņš saka, bija forša sadarbība. Un tad pēc 10 gadiem pēkšņi mums iekrīt kaut kāds līdz kaut kādā tur čomā, tīvi randomā.
Tas tāds interesants elements. Un tas ir no jūsu izmaksu ziņā, gan jau nebūtu nemaz tik dārgi, vai ne? Man nav nejasno, cik tas izmaksā. Es nezinu, ka kaut kāds vecāks uz klientu, ne? Es domāju, ka varētu būt vairāk. Lai, ja tu baigi profesionāli iesaist, tad gan jau. Jā. Bet jā, tās galvenās domas man ir, ka pilnīgi visas strateģijas strādā vienkārši tur, kur tu investējies. Un es domāju, ka cilvēki maz vērtē to networking, to pieeju. Tas, ko es esmu pēdējā laikā pamanījis, ka tā ir tik vērtīga stēle. Tā kā es teicu, manuprāt, tas nākotnē paliks tikai vērtīgāk. Un jā, cilvēki man šeit neiedod pietiekami daudz svara tai networkingam, cik tas ir svarīgi īstenībā uzņēmēju darbībā. Jā. Jo kontakti ir zelta vērti. Jā, vienkārši attiecības cilvēkiem, lai cik manā gadījumā viņas būtu grūti, tā kā noturēt, man nesanāk, tas ir kaut kas, ko vajag piekopt, ritīgi vajag vērtīga šķēle. Es arī kaut ko skatījos, kādu statistiku. Viens, man liekas, jau teica, ka kā, vidējais vecums, kurā uzstājas biznesa, ir ap 30 gadu beigas vai 40 sākums. Jā, tas vidējais vecums, ap kuru cilvēks atver savu pirmo uzņēmumu. Un tur arī bija viens no faktiem, tas, ka ap to laiku tev ir izveidojušies ļoti daudz vērtīgi kontakti. Tu vari visu samanedžēt. Mums tādā ziņā ir tāds brute force, tikai vienkārši jāiet pasākumiem un jāvāc tie kontakti. Mums nav bijis tas laiks, lai viņi dabīgi izveidotos. Tā. Jā, mums nav bijis laiks, lai izveidotos tie kontakti, un nav arī laiks, lai izveidotos tā reputācija ar tiem kontaktiem. Jā. Jā, tas tāds interesants, bet es tam piekrītu, tā varētu būt. Izklausās loģiski.